šodien aicinu visus interesantus ieskatīties un iepazīties ar Nacionālās bibliotēkas resursiem, tātad kopkatalogu prīmu, digitālo bibliotēku un abonētajām datubāzēm. Tad tas fokus būs tieši uz elektroniskajiem resursiem, tieši praktiski kā meklēt informāciju. Un tamdēļ arī dalīšos ar savu ekrānu. Tā ceru, ka ir viss skaisti redzams. Jā, protams, ja rodas jautājumi šīs nodarbības laikā, tad droši rakstiet čatā. Sākšu es ar kopkatalogu prīmu, kas atrodams ir bibliotēkas mājaslapā lmb.lv. Šeit mums ir poga meklēt prīmu. Un atvērsim vaļā. Šo te meklētāju varētu pielīdzināt bibliotēkas internetu veikalam, kur atrodama informācija, kas ir bibliotēkas gan fiziskajos, gan virtuālajos plauktos. Un meklēšanu mēs varam iesākt kā viesi, nepieslēdzoties, tas neko nemainīs rezultātu sarakstā. Un vērš uzmanību uz šo te pogu viss, tad mēs varam izvēlēties, kur meklēt. Un ir tātad tādas 3 kopas meklēt kopkatalogā un datubāzē. Tas būs šis te valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs un LMB veidotās datubāzes. Un šajā skaitā arī rezultātus skaitē mūsu digitālās bibliotēkas kolekcijām, periodika.lv, grāmatas.lv, kā arī Latvijā veidotiem resursiem, piemēram, Lursap laikrakstu bibliotēku un Jūs.lv. Tad atsevišķi kopa ir ar tiešais abonētajām datubāzēm, piemēram, EBSCO, Science Direct un arī brīvpieejas resursiem. Un trešā kopa ir Nacionālā bibliogrāfija. Tur jūs atradīsiet Latvijā izdoto un ar Latviju saistīto periodisko izdevumu un to publikāciju bibliogrāfiju. Tātad, ja tas mums interesē, tad atlasam šo. Paņemsim kopkatalogu. Tā, esmu izveidojuši šādu meklēšanas vaicājumu. Ja meklējam ko specifisku, tad teksta ielikšana pēdiņās palīdzēs konkrēto frāzi atrast veiksmīgāk, un meklētājs rādīs tikai tos rezultātus, kuros būs ietverta šī precīzā frāze. Savukārt, zvaigznīti mēs varam nomainīt galoti, tad vārds tiks meklēts visos lociņos. Tā mēs varam paplašināt šo meklēšanu. Spiežam Enter. Tā, redzam, mums tiek iedoti 299 rezultāti. Te ir gan ir grāmatas, vizuālie materiāli, rokraksti, tā kā dažāda veida izdevumi. Un, lai tos labāk sagrupētu vai arī precizētu, mēs varam labajā pusē izmantot filtru sadaļu. Pēc noklusējuma rezultāts tiek kārtots pēc atbilstības. Mēs varam izvēlēties sākt ar jaunākajiem, vecākajiem vai alfabētiskā secībā pēc autoru un nosaukumu. Tālāk varam izvēlēties resursu veidu, kuru mēs vēlamies koncentrēties, piemēram, atzīmēt vēlamo. Tālāk tiek piedāvāts arī priekšmets, lai atrastu tematam atbilstošu rezultātus, mēs varam šos priekšmetus izmantot, un šie priekšmeti tiek pievienoti aprakstiem, atbilstoši izdevuma tematiskiem atvērumam. Katram šim aprakstam tiek pievienots kāds priekšmets. Tāpat ir arī priekšmets pēc formu žanra, kas norāda ar specifisku izdevumu formu vai žanru, piemēram, atklātnes, podkāstā, fotodokumenti un tā tālāk. Varam atlasīt arī konkrētu autoru, norādīt laika diapazonu, kur publicēts izdevums. Tāpat katalogu sistēmā iekļauts bibliotēkas ar lasītavām, kurās pieejami izdevumi, un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavas atpazīstam pēc abreviatūras LMB
tā kā redzam, uzspiežam redzēt vairāk, varam ieraudzīt arī citu bibliotēku lasītavas un tajos pieejamos izdevumus. Varam arī norādīt valodu un LND veidotās datubāzes. Nu, lūk, ko mēs šeit atzīmējam, vizuālais materiāls, un, protams, būtiski arī filtru sadaļa atrakstīt vai nu elektroniskos resursus, vai arī to, kas ir pieejams bibliotēkā. Un šeit iekavās, mēs redzam, cik ir atbilstoši resursi katrai pozīcijai. Un šajā gadījumā atzīmēs pilnais teksts tiešsaistē, kad esam visi izvēlējušies pielietojums filtrus. Nu, mums paliek 11 rezultāti ar manis atlasītiem vizuālajiem materiāliem tiešsaistē, un attiecīgi katram ierakstam, ja ir tiešais piekļuva, tā tiks arī uzreiz norādīta, un varēsim uz tās arī uzturpināt. Un šajā gadījumā Primo sistēma mūs aizved uz domu, kurā glabājas bibliotēkas digitālie objekti. Un mēs varam skatīt attēlus un tamāk arī ieraudzīt aprakstu. Būtiski arī šeit ir ietverta informācija par autortiesībām. Ja darbs nav aizsargāts ar autortiesībām, tad tas ir brīvi pieejams ikvienam, arī ārpus bibliotēkas. Savukārt, ja tas būs aizsargāts ar autortiesībām, tad jums parādīsies tikai aprakstījums un attēls būs jānāk skatīt uz vietas bibliotēkā. Tā, jebkurā brīdī mēs arī filtrus varam mainīt pēc ieskatiem. Šeit ir poga noņemt filtrus. Un varam pielietot kādu citu. Piemēram, atlasīsim rakstus tiešsaistē par šo pašu tēmu. Ir piedāvāt vairāk 80 rezultāti. Tad šajā nelielajā aprakstā mēs redzam raksta nosaukumu, autoru un arī izdevumu, kurā tas ir publicēts. Tātad, ja vēlamies lasīt atkal spiežam uz tiešsaistes piekļuvi, un mēs atkal esam domu sistēmā, kur tātad ir šis izdevums digitāli pieejams. Nu, te būtu jāskatās, mums neatvēr konkrēto rakstu, bet ir visi izdevumi numuri. Te mums būtu jāaiziet atpakaļ nedaudz, jo tie apraksti ir norādīti, kurā tieši numurā ir publicētais raksts. Nu, šajā gadījumā 2018. gada oktobris. Tad mums šajā sarakstā mums jāatrod 2018. gada oktobris. Tas ir šis. Un tad mēs arī varam to atvērt. Varam vēl paskatīties, kura tā ir lapas puse, 28. Un šādu šķirstot tad arī nonākt pie šī resursa. Nu, te gan grūti ir izlasīt, tad mēs varam arī palielināt tekstu, lai labāk to lasītu, bet nu, tad darbs ir pieejams bibliotēkā tieši no aizsargāt ar autortiesībām, bet tad ir šī elektroniskā piekļuve. Pameklēsim vēl kādu variantu, paskatīsimies, piemēram, šeit ir publicēts raksts Neatkarīgā rīta avīzē. Paskatīsimies, kur tas atrodas. Nu, šajā gadījumā mūs aizved uz Lursas laikrakstu bibliotēku. Tātad tā ir Latvijas datubāze, kuru mēs arī abonējam un tā gan arī pieejam bibliotēkā uz vietas. Te ir jāienāk sistēmā, jo mūs atpazīst pēc IP adreses. Ko šeit nerakstām, piesādamies ar IP un raksts mums atverās. Tālāk jau varam to izlasīt, nosūtīt e-pastā, izdrukāt vai saglabāt arī šo tekstu nokopējumu. Protams, arī neaizmirstot arī par atsauci. Ko vēl mēs varam izdarīt ar šiem rezultātiem? Lai saglabātu sev interesējušos rezultātus, mēs varam arī tos atlasīt. Un šeit ir tāda daudzpunkte, kur mums parādās ikonas, tad mēs šos ierakstus varam nosūtīt uz kādu no bibliogrāfisko atsauču organizēšanas rīkiem, vai arī, piemēram, izdrukāt. Un tas izskatīsies
šādi. Tas nebūs kā bibliogrāfiskais apraksts, bet vienkārši sarakstīts ar rakstiem un arī saitēm uz šo te ierakstu prīmu. Tālāk mums ir arī šeit pieejams ikonas, šī te atsauču norāde, tad varam nokopēt jau gatavu bibliogrāfisko aprakstu. Atsauci mēs nokopējam šeit, nospēļot šo zaļo pogu, un varam tad iekopēt savā dokumentā. Te ir arī vairāki formāti, automātiski tiek uzlikts ap, un tas jau arī ir viens no vienkāršākajiem un biežāk izmantotajiem stiliem Latvijas augstskolā. Nu, atgriezīšos sākuma lapā. Tālāk mums ir arī uz e-pastu iespējams nosūtīt un arī saglabāt savā izlasē. Tad nospēžot šo te saucamu iepadatu, tad mums šeit augšā šis rakstīns saglabāsies. Jāatzīmē tikai tas, ka vienas sesijas ietvarā saglabāsies šis rakstījums, jūs nebūsiet pieregistrējušies. Lai saglabātu šo sarakstu ar jums interesējošiem rakstiem ilgākai lietošanai, tad jums ir jāienāk sistēmā. Un pieslēgties sistēmai jūs varat šeit augšā. Un te gan jums būs tad vajadzīgs LMB lasītāja kartes ID numurs un parole. Tad jums ir jāpiereģistrējās par lasītāju, un tad mēs iekam arī iekšā. Šeit ir arī opcija pieslēgties ar Google, Facebook un draugiem LV, bet šīs opcijas strādā tikai uz digitālās bibliotēkas kolekcijām, ne uz prīmo. Tad augšā parādīsies jūsu profils, uz kuru jūs arī varat uzklikšķināt. Te varat aplūkot gan saglabātos ierakstus, lūk jau manas iepriekš saglabātie ieraksti, 700 eksemplāri, un tālāk jau es varu tos pārlūkot un skatīt tālāk. Tāpat ir arī pieejama meklēšanas vēsture, un arī jūs varat skatīties savu bibliotēkas karti ar saviem pieprasījumiem un tā tālāk. Tāpat ir iespējams veikt paplašināto meklēšanu, ja jums ir kāds sarežģītāks jautājums, kuru jūs vēlaties atrast, tad jūs varat apvienot vairākus atslēgvārdus ar šiem te būlu operatoriem and or not, latviešu valodā un vai ne, un arī izvēlēties meklēšanas lauku, kurā meklēt. Tad mums piedāvā gan meklēt pēc nosaukuma, autora, priekšmeta un citiem parametriem. Nu, piemēram, ņemšu to pašu atslēgvārdu turēt stils, un es tātad vēlos saistībā ar pielietot šo vecājumu, man atradīs materiālus, kur būs abi atslēgvārdi pieminēti. Te es vēl varu norādīt materiālu veidu, piemēram, man interesē raksti, var norādīt uzreiz arī valodu un izdošanas kādu. Bet tad meklēt, uzspiežam, un mums parādās 500 rezultāti, kur tātad ir šie te abi atslēgvārdi iezīmēti. Te gan cik vieta neparādās nosaukumā, lai apskatītu detalizētu aprakstu, mēs varam uztikšanāt virsū un šeit zemāk skatīt. Nu šeit, piemēram, pie priekšmetiem parādās šī arhitektūra, tad arī šis raksts būs man aktuāls. Tāpat arī var, piemēram, kaut ko ierobežot un izslēgt no savu vaicājuma, piemēram, vēlos atrast rakstus par Turaidas muzeja rezervātu, bet lai tajā netiks pieminēts Turaidas pils. Un uzspiežu meklēt, un tad man piedāvāt tiek raksti saistībā ar manis meklēto tēmu, un arī tātad izslēgt šo te
atslēgvārdu, par kaut kādu citu kontekstu šiem te rakstiem būs. Tie raksti, kas nav, visi citi materiāli, kas nav pieejami elektroniski, uzspiežot uz šo te ierakstu, mēs varam aplūkot, kurā lasītavā tas atrodas. Un attiecīgi, ja mēs nākam uz bibliotēku, mēs varam arī tātad iepriekš pasūtīt. Bet šī te opcija ir tiem, kas tātad ir pieslēguši Primo sistēmai ar LND kartes šiem rekvizītiem. Tā vēl par Primo, tad mums ir arī tad iespēja meklēt tiešais abonētās datubāzēs, kā jau norādīju, to var veikt šeit, vai arī izmantot pārlūkošanu. Un te ir tāda sadaļa e-resursi ASV, kas tad meklēs tiešais abonēto datubāžu saturā. Un te mēs varam pārlūkot gan e-žurnālus, gan e-grāmatas. Tas tiek piedāvāts pēc nosaukumiem, bet varam, piemēram, arī pārlūkot pēc nozares. Un tā izvēlēsimies kādu nozarēm, piemēram, sociālās zinātnes sekciju, tad mums tiek piedāvāta arī apakšnozara, teiksim, ka man interesē arheoloģija un izspiežam meklēt. Tad tiek piedāvāts žurnālu saraksts ar man interesējošo tēmu, un tad, lai lasītu konkrētu žurnālu, pamēģināsim šo. Te mums tiek teikts, ka žurnāls atrodas JSTOR datubāzē, sākot no 1927. gada, un jaunākie 4 gadi nav pieejami. Bet, labi, tad ejam un skatāmies. Lūk, žurnāls, redzam, ka ir, piemēram, jaunākie gadi pievienoti, bet tie mums droši vien būs tikai šitie abstrakti. Lai lasītu, tad varam doties uz arhīvu, sākot ar 1927. gadu, un tad izvēlēties konkrēto numuru, un te jau mums ir pieejamie raksti. Tālāk jau, kad mēs esam nonākuši attiecīgajā datubāzē, un ja mēs redzam, ka tajā ir pieejami mums interesējoši materiāli, tad jau mēs arī varam turpināt meklēšanu šajā konkrētajā datubāzē, kuru abonē Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tā, aiziesim atpakaļ. Vēl ir pieejama paplašinātā meklēšana, kur varam meklēt pēc nosaukuma ISSN, un tāpat mēs arī varam meklēt e-grāmatas. Te gan nebūs pēc nozarēm, te mums uzreiz ir šī paplašinātā meklēšana pēc nosaukuma, ISBN vai autora, ar iespēju norādīt konkrētu datubāzi. Piemēram, varbūt mēs nezinām konkrētu grāmatu nosaukumu, tad mēs varam norādīt šo te, ka nosaukums satur kaut kādu atslēgvārdu. Latvija. Tad tiek atrastas grāmatas datubāzēs ar šo te ietverto atslēgvārdu, un vai arī atvērt ar klikšķinām virsū. Šajā gadījumā grāmata atrodas EBSCO datubāzē, spiežam Go. Un mums atverās grāmatas apraksts. Reizēm liekas mulsinoši, nav grāmatas pilnais teksts, bet tas mums ir jāatrod. Te kreisajā pusītē būs PDF pilnais teksts, arī EPUB formātā ir pieejams. Klikšķinot virsū, tad arī mums atvērsies grāmatas pilnais teksts. Mēs varam pielāgot un tātad lasīt. Par datubāzēm vēl parunāsim, tādēļ te es dziļāk neiešu. Un dosimies tā, mēģināšu iziet no šī. Kā man nedos. Šķiet par Primo tādas būtiskākās lietas esmu aptvērusi. Ja jums ir jautājumi, droši rakstiet, bet virzīsimies tālāk, jo
laiks iet uz priekšu. Tā es dalīšos vēlreiz ar savu ekrānu, tūlīt vienu mirkli. Tā, izskatās, ka ir. Tālāk dosimies uz digitālo bibliotēku, kas arī tad ir pieejama no Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapas. Sadaļā resursi atradīsies sadaļu ar digitālajiem materiāliem, un šeit būs arī aprakstīns, un tad mums interesējošas ir kolekcijas. Te ir divas, vairāk izmantotākās, bet tad iežam mums skatīt visas. Un te mums ir alfabētiskā secībā, un iesāksim ar tādu plašāku šo te datu digitālo kolekciju periodika. Man te vēl ir saglabājies kāds iepriekšējais meklēšanas rezultāts, bet tas tad periodika var būt kā labs palīdzeklis vēstures apgūšanai. Tajā ir iespējams izlasīt, ko rakstīja avīzēs kaut pirms 100 gadiem un par sabiedrībai aktuālām tēmām dažādos laika posmos. Un tad arī iespēja mums ir izmantot to meklēšanas odziņu, ierakstot mums interesējošos tēmu atslēgvārdus. Parādās sarakstīns ar rakstiem. Tad redzam, ka ir 128 rezultāti par manis meklēto tēmu. Tēma, šitie atslēgvārdi tiek meklēti rakstu filmtekstos. Tad redzam arī nelielu šo daļu, kur ir iezīmēti manis meklētie atslēgvārdi. Šeit mēs redzam raksta nosaukumu, datumu, izdevumu un arī autoru. Uz tevis interesējošo rakstu klikšķinam virsū, šo te nosaukumu. Tas mums atverās jaunā logā, tad varam skatīt un lūk, tad varam arī tātad šādā veidā lasīt. Un manis meklētie atslēgvārdi ir arī iezīmēti, tā kā šo konkrēto vietu ir ātri iespējams atrast. Te mēs varam pielāgot, kā mums ir ērtāk lasīšanai. Šis ir digitalizēts materiāls, tā kā jāskatās, šeit galīgi samazinās, tad varam lapas platumā pielāgot. Labajā pusē mums ir atpazītais teksts, kuru mēs tad varam arī nokopēt. Bet tā kā šis, piemēram, konkrētais izdevums ir publiski pieejams, to mēs arī varam šeit redzēt kreisajā pusē apakšā, tad ir iespēja to lejuplādēt. Un arī šeit ir lejupielādes poga, izmantojot tātad lejupielādes objektu PDF, varam ielādēt datorā konkrēto rakstu, vai arī, ja vēlamies pāriet uz citu skatu, tad šeit augšā ir atpakaļ sekošo lapu un ieraudzīsim lapu tādā kopējā skatā. Un paiet vēl atpakaļ uz izdevumu, tad ieraudzīsim visu izdevumu kopumā un varam tad arī izdevumu pilnībā lejupielādēt, ja tas ir nepieciešams. Tālāk mums ir arī iespēja šo te rezultātu sarakstu precizēt ar pieejamiem filtriem, piemēram, norādot konkrētu autoru, izdevumu nosaukumu, vai arī konkrētu gadu skaitu. Piemēram, šo te meklēšanas laikā
vēlos uzzināt par modi, ko rakstīju, piemēram, 1960. gadā. Un, lūk, man atver visus rakstus publicētus šajā gadā par saistībā ar modi. Cerībā, ka var atrast arī kādu attēlu. Klikšķināšu uz šo. Tātad raksts mums atverās. Te atkal mainās šīs autortiesības, redzam, ka tas ir pieejams tikai bibliotēkā, to gan šobrīd nevajag ņemt vērā, jo iesākoties pandēmijai, kad tika panākta vienošanās, ka gan periodikas, gan grāmatas ir pieejamas visiem brīvi, arī ārpus bibliotēkas telpām, līdz nākamajam paziņojumam, kad atkal šīs ierobežojumi atkal atjaunoties. Bet tātad šobrīd viss ir brīvi pieejams visiem no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Tālāk, atgriežoties sākuma lapām, vēl mums ir iespēja pārlūkot resursus pēc datumu. Tad redzam, ka sākot ar 1748. gadu pieejami raksti šajā kolekcijā. Vai arī varam pārlūkot pēc izdevumiem. Kopumā ir aptuveni 3000 periodisko izdevumu, un te gan ir ļoti daudzi kultūrvēsturiski nozīmīgi laikraksti un žurnāli ietverti, un tad tos mēs arī šeit varam pārlūkot pēc valodas, pēc resursu veida, tas būtu žurnāls vai laikraksts, un tad alfabētiskā secībā varam atrast pēc nosaukumiem. Jāsaka, ka jau ne tikai senie izdevumi ir šeit digitalizēti, piemēram, redzam arī veselība. Žurnāls Veselība ir 2202. gads pieejams. Tad, lai atvērtu žurnālu, kurš jums nosaukumu, te mēs varam atlasīt vai nu pēc izdevumu rakstiem vai pēc numuriem. Un tālāk jau norādot numuru, un redzam, ka pirmais marks ir PDF, kas ir pieejams. Tad varam arī lasīt jau kādu svaigāku informāciju. Un šo te portālu arī izmanto ziņas pētīšanai, jo ierakstot meklētājā savu vai savu radinieku vārdus, jo iespējams laikrakstos arī var atrast informāciju, kur viņi strādājuši, vai kādu sasniegumus guvuši. Viens otrs varbūt ir trāpījies arī kriminālziņās, tā kā nevaram zināt. Iesaku pamēģināt arī jums atrast šeit kādu informāciju, bet tad dosimies arī tālāk. Un saskarnē ļoti līdzīga kolekcija, grāmatas. Tad te mēs varam izzināt no klasikas līdz specifiskai nozara literatūrai. Vairāk nekā 6000 grāmatu šeit ir pieejamas. Jāsaka, ka ir labi zināt par šīm kolekcijām, jo, piemēram, internetu meklētājā šie te resursi netik labi parādīsies. Piemēram, ja es centīšos atrast grāmatu, piemēram, bildes internetu meklētājā, varam paskatīties, ko mums piedāvā, mums ir filmu datu bāzi varam noskatīties. Ļoti labs arī ieraksts Nacionālajā enciklopēdijā par šo te stāstu. Wikipēdija, protams, iespēja arī grāmatu nopirkt, bet, ja mēs meklējam filmtekstu, mēs vēl varētu aiziet šeit pie sadaļas grāmatas. Tikā šī te apraksts ir, bet pilnais teksts nav pieejams. Tad šeit, ja mēs ierakstam, te mēs izgūstam bildi arī
pārējās daļas, un, ja mēs vēlamies lasīt, tad spiežam virsū uz nosaukumu. Un mums atverās grāmatiņas. Tad varam pārlūkot pēc šīm te nodaļām, vai arī vienkārši klikšķināt uz lapas, pielāgot, kā mums ir ērtāk. Tiešsaistē, protams, nav tik ērti lasīt, fiziskā grāmata tomēr ir un paliek vērtība, bet, ja grāmatiņa nav kaut kur pieejama kādā bibliotēkā, tad zinām, tā ir arī pieejama tiešsaistē. Un tāpat kā periodikai arī ir iespēja tad nokopēt šo te atpazīto tekstu un arī lejupielādēt, ja to atļauj autortiesības. Parādīšu arī tad, kad meklēt pēc atslēgu vārdu mēs varam, jo arī tad tiek meklēts grāmatas tekstā, tekstiņas ieraksta mākonis, un tad arī šeit mums nav jānorāda galotnes, jo tiek atpazīts arī dažādas tad visos iespējamos locījumos. Te mums ir arī filtri pieejami, varam atpazīt autorus, vai, piemēram, tēmas, un man, piemēram, interesē latviešu dejoļu par mākoņiem, kuri pieminēts, tad atzīmēju šo, un tad var arī atrast sevi interesējošus dejoļus. Te gan jāatzīmē, ka mums neaizved uz konkrēto lapu, kur tas dejols ir ar mans meklēto atslēgvārdu. Grāmatā ir pieejama ātrā meklēšana. Mēs varētu vēlreiz mēģināt šo atslēgvārdu atrast konkrēto lapas pusi. Jāsaka gan, ka šis meklētājs reizēm mītojas un negrib atrast. Tas arī ir atkarīgs no grāmatas šī apjoma, jo lielāk grāmatos ilgāks meklēšanas laiks, bet, vienmēr kaut kā beigās tas nostrādā. Paskatīsimies. Jā, šoreiz mums kaut kā ļoti ilgi grib pie mums meklēt. Jā, reizēm strādā, reizēm nestrādā. To jārēķinās, bet, kaut kā viņi vienmēr var piedabūt, tomēr, tomēr viņš izdomās, ir atradis. Tad šo dejoli, kur ir pieminēts mākonis, mēs arī redzam, kur tas ir iezīmēts, un tad arī varam arī tālāk skatīt, un ja kādā citā dejolī būs pieminēts, tad arī tur būs šis dejols iezīmēts. Tālāk, pie pārlūkošanas mums ir iespēja skatīt pēc autoriem. Tad alfabētiskā secībā šeit arī varam atlasīt, redzam plašo daudzveidīgo sarakstu. Vēršu uzmanību arī, ka reizēm ir vairāk šie atliedojuma autoriem, piemēram, Plaumanim Rudolfam. Ja es uzklikšķinu šo, tad man parāda, ka ir tikai viena Lūga Indrāņa. Bet citos resursos atkal ir atveidots ar, piemēram, Tomas. Un tad mēs varam skatīt jau citu grāmatu. Savukārt šeit jau ar gada skaitļiem pievienotiem, tad mums jau ir plašāks saraksts. Tā kā te ir jāpievērš uzmanība. Reizēm liksies, ka nekā no šīs autora nav publicēts šajā kolekcijā, bet ir jāaptos, varbūt ir vēl kāds cits atveidojums. Tad arī varam atlasīt konkrētu autoru darbus. Un arī
pārskatīt tēmu. Šie tie priekšmeti, kas tiek pievienoti aprakstiem. Tad grāmatu kolekcijā mēs varēsim atrast galvenokārt nozīmīgākos darbus par Latvijas vēsturi un kultūru, arī trimdā izdotos, ievērojam latviešu literatūras klasiku, nozīmīgākos darbus, arī bērnu literatūras klasiku. Piemēram, šeit arī ir priekšmets bērnu stāsti. Paskatīsimies. Tad mums atverās arī pēc tēmas. Tā es skatos, ka ir jautājums. Es varbūt uzreiz arī atbildēšu, par cik periodiku pirms tam jau rādīju. Periodika LV meklēšana izmantojot pēdījus nedarbojas, vai tā ir. Piemēram, rakstot jaunas pēciņas, parādās teksts, ka nav rezultātu. Kur varētu atrast kādu laikrakstu? Tas ir cits jautājums. Tātad par šīm pēdiņām es atgriezīšos nedaudz atpakaļ periodikas portālā. Tikos vajag apskatītā. Jā, ir tā, ka tās pēdiņas meklētājā nedarbojas. Saprotot to, ka jūs vēlaties atrast šo konkrēto, piemēram, frāzi vai vārdu uzvārdu, tad es iesaku izvērst to meklēšanu. Un te gan vajadzētu bez šīm te pēdiņām, pamēģināsim atrast, tad mums ir Jānis Bērziņš. Nenorādot pēdīs, viņam vajadzētu atrast šo te vārdu, kā frāzi, kas sako, tad vārds aiz otra vārds. Paskatīsimies, vai tā ir. Nē, viņš tomēr arī iekļauj citus rezultātus. Katrā ziņā tad šiem te rezultātiem ir jāiet cauri un jāskatās, tad, kur ir tas atbilstošais meklētais rezultāts. Es pārbaudīšu jūsu teikto, ka nevar atrast. Tā varbūt ir tāda funkcionalitātes trūkums, kad šādā veidā. Nē, gan uzrādās. Te varbūt ir jāievēro šie te lielie burti. Diezgan skaisti mums te uzrādās. Tā kā es ceru, ka arī jūs šādā veidā varat atrast. Kur varētu atrast kādi laikraksti iznāk konkrētās vietās, piemēram, Rīgā. Tā, te būtu jāpadomā. Es jums vēlāk uzrakstīšu vēl atbildēt. Tas ir jāpadomā vēl. Jo šeit pēc izdošanas vietas nevarēs atrast. Jā. Labi, tātad dosimies tālāk. Tādas lielas, plašas kolekcijas esam jau aplūkojuši. Tad vēl vērstīšu varbūt uz kaut kādu specifiskāku kolekciju, piemēram, uz šiem te Latvijas vēsturiskiem skaņu ierakstiem. Te arī, piemēram, ir norādīts iekavās, ka daļa resursu ir pieejama bibliotēkas tīklā un daļa ir neierobežota, tad arī divi pieejami. Klikšķinām virsū. Šeit tad mēs varam klausīties skaņu ierakstu kolekciju. Te jau mēs redzam, ka pamats, kur ir Belakorda elektroplātes un arī pēc otrā pasaules kara Rīgā izdotās skaņu plates un arī skaņu plašu kolekcija ir pieejama
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā audiovizuālajā lasītavā, bet tad daļa ir arī digitalizētas un iespējams klausīties šajā kolekcijā. Mums ir iespēja meklēt vai arī pārlūkot pēc digitālajiem objektiem. Un te var diezgan jauki to visu pārlūkot pēc dažādiem parametriem, piemēram, žanrs, komponisti un izpildītāji, kā arī zemāk vēl izdevēji. Piemēram, paņemsim kādu no komponistiem, Mītils Rāze. Redzam, ka ir 58 objekti ar skaņu ierakstiem, konkrēti šī te autora. Un tad arī varam tos pārlūkot. Uzklikšķinot virsmu mēs varam apskatīt šo plāci un arī klikšķinot uz nosaukumu varam tātad iegūt šo te detalizēto aprakstu, protams, kā jau bibliotekāriem pienāks, tad visa informācija norādīta, gan par komponistu, gan par izpildītāju, izradītāju, un arī tātad šī te informācija par autortiesībām, tātad esmu aizsargāts ar autortiesībām, varam to arī noklausīties ārpus bibliotēkas. Tāpat ir arī novietojuma kods, varam arī plati skatīt, atnākot uz bibliotēku. Spriedam klausīties. Kārnīti, manu mazo brālīti, tavu lielu bļāvienu, pavērkam māvienu, Laika trūkuma dēļ viss neatskaļos, tā ka 52 sekundes aicinu arī jums ieskatīties šajā kolekcijā un kaut ko noklausīties. Vēl gribu tikai minēt to, ka šeit ir ne tikai skaņu ieraksts, tad mūzika, bet arī, piemēram, ir atrodamas runas. Šeit pie žanriem tās būs atrodamas, tad, runas. Un gan valsts vīru runas, gan citu pazīstamu Latvijas cilvēku atmiņas vai intervijas. Un šeit arī, piemēram, prezidenta runa pie brīvības pieminekļa atklāšanas varam noklausīties. Tāpat jāatzīmē viens no kolekcijas retumiem, tad viņš ir jāatrod. Ministrs prezidents Kārļa Ulmaņa runa Rīgas radiofonā neilgi pēc valsts apvērsuma, kas ir 34. gadā, tā kā tāds bagātīgs materiāls arī šāda veida skaņu ierakstiem. Lūk, dosimies vēl tālāk. Mums ir vairāk kā 10 minūtes. Diemžēl visās kolekcijās mēs nepagūsim ieiet. Vēršu tikai uzmanību, tad, ka šos visu kolekcijas jūs varat pārlūkot, atnākot uz LNB mājaslapu, lnb.lv, sadaļā resursi digitālā bibliotēka, un tad arī paši ieskatīties. Mums vēl ir atsevišķa kolekcija ar diezgan svērtas krāsas, sākot ar pašiem pirmajiem līdz pēdējiem, kas ir norisinājušies. Tas ir ne tikai Nacionālās bibliotēkas resursu klāsts, bet arī apvienoties ar citām atmiņu institūcijām top šīs kolekcijas. Arī Rainis un Astazija vienkopus, tad atrodam informāciju par šiem dzejniekiem un viņu atstāto mantojumu. Ir lasām pilnīgi visi viņu darbi. Vairāk varbūt vai mazāk zinām, jo visiem ir zudusī Latvijā ar fotogrāfijām un atklātnēm. Tiešām ļoti plaša kolekcija ar tādiem materiāliem, kurus varbūt mēs dienas gaisu neieraudzītu, bet pateicoties šī kolekcijai, tad gan no
atmiņu institūcijām, gan no bibliotēkām, gan no privātu kolekcijām. Šeit ir vienopus viss ievietots. Jā, tādēļ tiešām aicinu un izmantot tieši piekļūt caur šo te bibliotēkas portālu, jo, kā jau redzējām, internetu meklētājs šos te resursus vai nu vispār neatrod, vai arī netik ļoti labi sastrādāt. Tālāk, man ir jums arī jāpastāsta vēl par abonētajām datubāzēm, tā kā šodien mums ir tāds maratons, un datubāzes savukārt mēs varam atrast zem sadaļas resursi tiešais abonētās datubāzes. Latvijas Nacionālā bibliotēka abonē vairāk kā 40 datubāzes, un lielai daļai arī piekļuve ārpus bibliotēkas telpām. Tad jūs varat veikt, kā jau iepriekš rādīju, šo te meklēšanas rīmu, kas arī parādīs rezultātus tiešais abonētajās datubāzēs, vai arī pārlūkot datubāzes katru individuāli. Runājot par šiem te attālinātājām piekļuvēm, tad te ir informācija par to, kas ir jāizdara, lai tās izmantot ārpus LMB telpām. Pirmkārt, mums ir jābūt bibliotēkā reģistrētiem lasītājiem, un tālāk attiecīgi mēs varam aizpildīt šo te iesniegumu, kas ir pievienots mājaslapai, norādot konkrēto datubāzi vai vairākas datubāzes, varam atzīmēt, ka visas šeit norādītās, un sniedzot par savu informāciju, tad iesūtīt mums šo te iesniegumu vai nu nofotografētā vai ieskanētā veidā uz e-pastu konsultants@lmb.lv. Šeit arī šis e-pastiņš kaut kur parādās. Lūk, šeit. Šis ir e-pasts, kur tad iesniegumu mēs pieņemam. Protams, ja esat bibliotēkā, tad arī iesniegumu var aizpildīt uz vietas. Jā, tas sarakstīns ir tāds alfabētiskā secībā, varbūt mēs neviegli varam uztvert, kas šeit ir pieejams, tādēļ vēlējos jums parādīt tādā vizuālā formātā, kas tad ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas šajā elektroniskajā krājumā. Un tad bibliotēka piedāvā pirmkārt jau Latvijas datubāzes, tad ir datubāzes, kas ir pieejams tikai uz vietas, Letonika, Lūstas Laizas bibliotēka un Latvijas arķīvs, kā arī Latvijas valsts standarti. Latvijas filmas un brīva daļa ir pieejama bibliotēkā, bet arī daļa jūs varat skatīt un klausīties ārpus bibliotēkas telpām. Tad e-grāmatu un e-žurnālu kolekcijas daļa tad pieejama piekļuve ārpus bibliotēkas un atsevišķi arī tas ir tikai bibliotēkas telpās. Tas pulks datubāzi ar attālināto piekļuvi ir liels, un tad zinātniskai informācijai mēs varam piekļūt arī ārpus bibliotēkas. No šiem resursiem tad ir arī uzziņu resursi, kur ir ietverts enciklopēdijas, vārnīcas, rokas grāmatas un atlanti un citu uzziņu un informācijas resursi. Šis viens no lielākajām mūzikas un mākslas enciklopēdijām, arī Britānikas enciklopēdija, un arī informācija par, biogrāfiska informācija par Baltijas valsts personām. Tad ir arī audio-video materiāli, divas tādas lielas nastas datubāzes, šīs gan tikai uz vietas un ieteicams tieši iet uz mūzikas lasītavu vai audio-vizuālo lasītavu, klausīties par klasisko mūziku, džēzu, tad dažādi žanri šeit ir pārstāvēti, kā arī skatīties baletu, operu, teātra izrādes, un ne tikai šie audio un video materiāli, bet arī uzziņu materiāli par komponistiem, izpildītājiem, arī meistarklases un mācību materiāli šeit ir pieejami. Tālāk arī ir tādas lielākas attēlu kolekcijas,
ārstu ar vienu no tādām lielākajām, varam izmantot attēlus studiju pētniecības vajadzībām. Un vēl citi resursi, piemēram, citēšanas un bibliogrāfiskās informācijas datubāzes, Focus Web of Science, arī disertācijas maģistra darbi, kas atrodams Focus datubāzē. Un tad vēl ir tāda Windows Šanhai datubāze, kas ir pieejama tikai Azijas valstīs, par Ķīnu un tās kultūru. Tādā īsumā aptver viss, kas ir mums pieejams, bet mums vēl ir laiks vismaz vienā datubāzē ieiet un paskatīties, kā tad meklēt informāciju. Jo principā, kad jūs esat apguvuši meklēšanu vienā datubāzē, īsti problēmas nebūs arī citās datubāzēs meklēt. Paņemsim varbūt šo te EBSCO datubāzi, kas ir viena arī no tādām plašākajām un vairāk izmantotākajām. Esmu pieslēgusies attālināti, tas būs tāda, kad jūs esat ārpus bibliotēkas un jums ir jāievada šīs attālinātie dati. Piešķirtie, tad lietotāja vārds un parole. Ja jūs esat bijuši bibliotēkā, jūs varat arī EBSCO datubāzē iereģistrēties ar Google, tad jums nekādi lietotāja vārdu un paroles nebūs jāatcerās, jūs vienkārši varat ienākt ar Google kontu. Un šī piekļuva darbosies arī attālināti. Es to esmu izdarījis, tā kā spiežu saimnieku Google. Parādās tātad EBSCO platforma ar vairākām datubāzēm, kuras mēs apmeklējam. Kā viena no vērtīgākajām pilnteksta zinātniskajām datubāzēm jāatzīmē šī Academic Search Ultimate, kur pieejam vairāk nekā 10,000 pilntekstu no periodiskiem izdevumiem. Tālāk mums ir arī grāmatu kolekcija, e-book Academic Collection, ar plašu izglītojošās literatūras klāstu par visdažādākajām tēmām, kā arī pieaugušo un jauniešu dāju literatūru. Un arī tāpat atrodams datubāzes konkrētās nozarēs, piemēram, māksla, arhitektūra, izglītības avots, par filmu, televīziju, veselības zinātnes, tiesības zinātnes, bibliotēkas zinātnes, tā kā katrs te var atrast sev interesējošos materiālus. Paņemšu šo te jau automātiski iezīmēto, ja mēs gribētu visas kolekcijas skatīt, varētu iespēt arī šeit lodziņā, select all, vai arī tad atzīmēt konkrētu un turpināt. Tad mūs aizveda jau uzreiz uz paplašinātu meklēšanu. Tieši šajā konkrētajā datubāzē. Tad varam sev interesējošos atlaidvārdus rakstīt. Piemēram, man interesē tēma ielu mākslas. Vēl es varētu šeit izmantot šos Google operatorus. Piemēram, es varētu šo tēmu vēl skatīt kā grafiti vai arī šos te atklātvārdus, kur ir frāzes, tad varam ielikt pēdiņās. Un tad izmantojot Google operatoru OR, mums meklēs rakstu tad ar vienu vai vairākiem šiem te atklātvārdiem. Search. Man tiek piedāvāts vairāk kā 4000 rezultātu, kuros tad ir ietverti šie atklātvārdi. Kreisajā pusītē mēs uzreiz varam arī norādīt precizējošos filtrus. Piemēram, jau atzīmēs, ka mēs vēlamies tikai to, kas ir pilntekstā, jo šajās EBSCO datubāzēs mēs būtu arī raksti, kuriem tikai bibliogrāfiska informācija norādīta. Tad norādīt arī laika diapazonu.
resursa veidu, arī uz kuru mēs vēlamies koncentrēties, piemēram, akadēmiskie žurnāli varam norādīt. Un tālāk jau ir vēl specifiskākie šie filtri, norādīt priekšmetu, izdevumu nosaukumu, skatīt izdevēju, redzam, ja, ka datubāzē ietverti prestiži izdevēji, Taylor & Francis, Elsevier, Sage, Finger Nature, tālāk arī organizācijas, tālāk arī valodas. Skatāmies, ka ne tikai angļu valodā, bet arī citās valodās mums tiek piedāvāti raksti. Un, kad esam atlasījuši savu nepieciešamos filtrus un atraduši arī kādus interesējošo rakstu, mēs to varam izlasīt, klikšķinot uz kādu no šīm saitēm. Ir raksti, kur būs tikai šī PDF pieeja filmtekstam, ir arī raksti, kuros būs HTML. Tātad, varam izvēlēties, kur no šiem. Lūk, atverās mums pilnais teksts, kuru varam lasīt tiešsaistē, vai arī lejupielādēt datorā šeit augšā šī būtiņa, vai arī izprintē. Vēl labajā pusē mums ir rīkjosla. Varam saglabāt Google mākonī, kas pat ir varbūt labāk, jo tad mums šis raksts būs pieņems no jebkuras ierīces. Izprintēt, nosūtīt e-pastā, saglabāt šajā EBSCO mapē. Tad arī atsaucu rīks, kur varam tad izvēlēties konkrētu atsaucu un to nokopēt, vai arī eksportēt uz kādu no organizēšanas atsaucu rīkiem. Tāpat ir arī iespēja nokopēt saiti uz rakstu. Šeit būs tātad šī aktuālā. Ja vēlamies saglabāt saiti, nekopējam šo, kas ir internetu pārlūkā. Jebkurā brīdī mēs arī, piemēram, secinām, ka šeit neko nevaram atrast par mums interesējošo tēmu. Jebkurā brīdī arī varam nomainīt datubāzi. Un te ir Choose Databases. Mums parādās tas pirmais pamata lapa, kur bija piekļuva visām EBSCO datubāzēm. Un tad mēs varam šeit arī nomainīt. Piemēram, vēlos pāriet uz e-grāmatas kolekciju. Un mums tātad jaunā logā ir jau e-grāmatas kolekcijas, kas nedaudz citādāk izskatās jau ar tādiem ieteikumiem, grāmatu vāciņas iespējas pārlūkot un ir iespēja arī pārlūkot pēc šīm te kategorijām. Piemēram, atlasīt bērnu jauniešu literatūru, mākslu, arhitektūru. Piemēram, paņemsim datoru zinātni. Un mums atverās īsti grāmatiņas par šo tēmu, vairāk kā 7000. Nu šeit mums varbūt īsti nav ko precizēt. Mēs varētu vēl pievienot kaut kādus atslēgvārdus, kas mums interesē, precizēt šo te meklējumu. Vai arī, ja, lai lasītu, tad arī klikšķinam šo te pilno saiti. Ja vēlamies izlasīt aprakstu, šeit ir tāda lupa, kur mēs ātri varam apskatīties kopsavilkumu. Un, ja grāmatiņš šķiet interesējoši, tad arī varam atvērt pilno tekstu. Nu, tā izskatās pilnais teksts. Te mēs varam lasīt, tātad tiešsaistē. Vai arī pārlūkot par nodaļām. Augšā ir arī ierobežojumi, tad
grāmatām, kurām ir kaut kāda izdevēja ierobežojuma, būs norādīts, cik lapas puses jūs varat saglabāt. Tad visu grāmatiņu datorā nevarēs saglabāt, jūs varat izvēlēties konkrētas lapas puses vai konkrētas nodaļas, lai jūs ielādētu. Šeit augšējā rīkjoslā tas ir iespējams pie Save Pages. Tad redzam, limits ir 100 lapas puses, jūs varat saglabāt esošo lapas puses, kuru jūs esat uzgājuši, esošo lapas pusi un teiksim, ja, tad nākamās 99, vai arī konkrēto nodaļu, kas, piemēram, šajā gadījumā sastāv no 6 lapas pusēm. Tāpat jūs lapas puses varat nosūtīt e-pastā vai izprintēt. Arī tātad šīs atsauces, kuras jau iepriekš arī rādīja pie raksta. Vārnīca, ja kaut kas ir kāds vārds nepieciešams izskaidrot, un arī tad, iespēja šīs lapas saglabāt Google diskā. Te vēl ir opcija meklēt grāmatā. Tad par mākslīgo intelektu mēs redzam, kurās lapas pusēs ir atrodams mūsu meklētājs atslēgā. Tas uzreiz ir arī iezīmēts un redzams. Un arī varam piezīmēt savas, ierakstīt savas piezīmes. Te jau esmu kaut ko ierakstījis par mākslīgo intelektu, tad, lai šīs piezīmes saglabātos, mums ir jābūt ieslēgušiem profilam EBSCO datu bāzē. Nu, lūk, tā. Skatīšos, vai ir kādi jautājumi. Tās tiešām tādas pamat lietas, tā dziļumā mēs neejam, jo tam mums varbūt šajā reizē nav laika, bet tālāk paskatīšos jautājumus, vai meklēt arī latviski. Runājot tieši par EBSCO datu bāzi, jā, mēs varam meklēt latviski. Tagad jāskatās, kurā kolekcijā mēs esam iegājuši, varbūt grāmatas īsti nebūs latviešu valodā, bet būs rakstījumi. Protams, arī latviešu pētnieki publicējas prestižos un zinātniskos žurnālos, un mēs varbūt varam atzīmēt Academic Search Ultimate, te gan ir arī The Belt and Road Initiative reference source, kur arī varētu būt latviski materiāli. Tā katrā ziņā visi datubāzes, kur ir laikraksti un žurnāli. Es atzīmēšu visus, mēs varam arī kaut ko mēģināt atrast latviešu valodā. Varbūt ir kāda ideja, ko sameklēt. Labi, pastīsimies, varbūt, ka pieminēta Jelgava. Jā, ir tātad. Tas bija Jelgavā. Parādās arī, protams, angliski, jo vietas nosaukums jau nemainās. Tad varam pastīties pie valodām. Tad šeit filtros mums ir raksti, 177 raksti latviešu valodā. Mēs arī to varam atzīmēt. Tas ir tikai kā piemērs, tad, protams, jums interesējošo tēmu ierakstiet. Un tad tālāk jau arī varam redzēt, ka arī skatīt pilnos tekstus. Tā Dīna raksta, ka grāmatas LNDV digitalizēta latviešu periodiskas bibliogrāfiskie rādītāji. Izmantojot tos, var arī atrast laikrakstus, kur iznākuši konkrētā laika posmā un pilsētā. Paldies, Dina! Šis bija ļoti vērtīgs komentārs. Ceru, ka tas ir atbildēts uz iepriekš Vonikas uzdoto jautājumu. Tālāk man tātad jautājums par lasītājs vārdi.
kā iegūt paroli, lai pieregistrētos streamu. Tātad, jā, parādīšu, kā pieregistrēties, tad aiziesim atpakaļ uz bibliotēkas mājaslapu. Tā man ir kaut kā aizvēries tieši vēlreiz. Par bibliotēkas lasītāju un tajā skaitā tad iegūt šo te paroli, jūs varat reģistrējoties bibliotēkā. To varat izdarīt uz vietas vai arī elektroniski no LNB mājaslapas. Šeit tādēļ bibliotēka kļūst par lasītāju. Un tātad informācija par to, kas tad kāds tad ir šie te nosacījumi un tiešais forma, kurā var tad aizpildot šos te laukus. Neaizmirstam arī pievienot fotogrāfiju. Un tad atzīmējot visus šos te piekrīt noteikumiem, tad varam arī reģistrēties. Un šo te paroli jūs saņemsiet e-pastā. Savukārt paši lasītāji karti jūs varat atnākt bibliotēkā uz vietas saņemt. Šķiet, tas bija mēneša laikā izdarām. Nu, tas, protams, ja tas nesanāk, ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas centru. Tā, kā tas spēja iziet ārā no. Jā, te vajadzētu būt arī kontakta informācijai. Ja gadījumā jums arī kādam ir šī lasītāja karte, bet ir aizmirsusies parole, tad var rakstīt vai zvanīt uz šiem numuriem un e-pastu. Tālūk, varbūt ir kāds vēl jautājums. Protams, mēs piedāvājam arī individuālas apmācības, arī grupās un daudz padziļinātāk un par tādām arī jums interesējošām konkrētām tēmām. Un uz šīm mācībām jūs varat pieteikties arī šeit sadaļā pakalpojumi. Ir mācību pakalpojums, tad mēs varam iepazīties ar to, ko mēs tad piedāvājam. Parastā ir arī stunda, bet, skatāmies pēc nepieciešamības. Rakstam uz arī konsultants@lnb.lv, tad vajadzēja būt šim e-pastam, jā, lūk, vai arī zvanam. Un šeit arī gribu pievērst uzmanību, ka ir sagatavotas arī pamācības, arī šīm digitālajām kolekcijām. Piemēram, mēs neielūkojāmies karšu kolekcijā, bet te mēs arī varam atvērt un tā vienkāršiem soli pa solim izlasīt un paskatīties, ko tad šajā kolekcijā mēs varam ieraudzīt un kādu būtu šie soļi informācijas meklēšanā. Tā, ja jautājumi vairāk nav, es teikšu jums milzīgi paldies par šo te piedalīšanos. Resursi ir ļoti daudz, viss iespējams nav parādīts, bet cerams tādu vispārēju priekšstatu par to, kas ir pieejams bibliotēkā un ko bibliotēka nodrošina elektroniski, jūs esat guvuši. Tāpēc vēlreiz paldies un droši apmeklējiet arī citas šīs nodarbības, šīs digitālās nedēļas ietvaros, un tad es no jums atvedos. Atā!